Tā, jo es nezinu, es neredzu. Ir vai nav? Kā tagad? Tagad ir? Jej, tagad mēs zinām. Tagad mēs zinām, kā strādā Facebooks. Super, super. Prieks, paldies liels paldies par atbalstu. Nu, lūk, tātad, maleči. Tātad es neesmu vēl attaisījis savu kasti. Es viņu saņēmu vakar, bet es biju bišķiņ vakar bizī un man nesanāca viņu tā kā parādīt visiem. Nu, es, protams, es zinu, kas tur ir iekšā. Bet, nu, tad tagad mēs visu raujam vaļā. Bet man ir tāda baigā nepacietība viņu attaisīt vaļā. Un es biju ļoti nepacietīgs šim mirklim. Jo tur ir produkti, kurus es ļoti, ļoti gaidīju, uz kuriem es skatījos ļoti, ļoti ilgi. Un ilgi domāju, vai es viņus gribu vai negribu. Bet es gribu. Un... Tadā! Nu, tas ir vaļā. Nu, ko skatāmies, kas lācīsim ir iekšā vēdrā. Tātad viņš ir tik smuki, viss ir iepakots, tā, lai nekas nesaplīst. Tad mēs visu velkam ārā. Daudz armatūras. Nevis armatūras, bet aizmirs vārdu, nav svarīgi. Tā, nu lūk, tad mums vienmēr ir lielie garie čeki. Jā, kad mēs esam par viņu. Markusiņu. Es tev ļoti mīlu. Es tev ļoti mīlu. Nu, lūk, superīgie jaunumi ir pašā augšā, tātad Essence katalogi un latviešu valodā. Protams, katalogi ir arī pieejami arī ir elektroniski, bet ir cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi viņu pataustīt, pašķirstīt, palasīt, izbaudīt. Un nē, Kristīna, nē, tie nav enerģijas dzērieni, bet es uz viņiem tā kā skatījos, es atceros, ka viņi bija garšīgi toreiz. Tā, Markus, viņas tev ļoti mīlu. Tagad varbūt tās nē, jo tu man palīdzi novērst uzmanību. Un jā, tātad par katalogiem. Viņi ir arī pieejami arī elektroniski, bet katram, kam ir svarīgi arī pataustīt, viņi ir pieejami. Un droši varat jautāt saviem Essence partneriem. Nu, lūk, tālāk. Dāvana ir pašā augšā. Tātad tiem, kas ir reģistrējušies, dažu reizi pēc konkrētiem punktu apjomu pasūtījuma nāk arī dāvaniņas. Tad man ir lavandas ziepītes. Vismaz ir šīs sajūtu, jo man ir ļoti specifisks deguns, es nejūtu lavandas smaržu. Bet šīs smaržo, bišķi sakutināja, šīs tiešām smaržo. Un ja tā smaržo lavanda, tad man patīk, kā viņa smaržo, jo es no ētriskās eļas, es nejūtu vispār, es eju garām lavandām, pašām kā ziediem, kā puķiem, es viņas nejūtu. Un viss tik saka, ai, Dievs, kā skaisti smaržo pēc lavandas, es fiziski nejūtu. Tā kā smaržo. Viņas smaržo un ir tā vērts viņas pat pasūtīt. Īstenībā nedārgāk par standard ziepēm. Ja grib pasūtīt, ja grib salīdzināt, jo man ļoti, es esmu no tiem cilvēkiem, kam patīk salīdzināt preces. Gan veikala pieejamās, gan neveikala, ja, Essence pieejamās lietas. Nu, lūk, nu, un, protams, manējais klīnerītis, man viņš ir beidzies, es viņu tagad esmu pasūtījusi jaunu. Man kaut kā baigi veiksmīgi šitie nav stipri iepakoti šitie ar te plēvē, jo lielākoties man tā ziepa laikam iekod, jo es iepūdu viņā iekšā un putekļi izgāja cauri. Un šī nav ūdens noturīgā tuša. Tā ka, ja kāds atcerās iepriekšējos laivus ar Sigitu, es biju apraudājusies bez gala, un man bija ūdens noturīgā. Un tad man bija tīras acis, bet šitas ies un tecēs un būs melnas asaras. Nu, lūk, tātad šis superīgais. Traki ar gaismu nevar redzēt. Bet šis superīgais sejas tīrītājs, kas man vienmēr ir ļoti paticis, es par viņu varu runāt mūžīgi. Par to, ka viņš ir labāks
ir efektīvs par jebkuru 3 vienā. Līdzekli gan problemātiskai ādai, gan vienkārši dziļi attīro tādu, kad gribās vai skrubīšus izskrubināt vai tam līdzīgi. Un šie visi produkti, ap citu, ir man. Es nevaru, man vajag kožu acī. Man kā vienmēr kaut kas notiek kaut kādā laivā vai video, nu, pie tā jāpierod vienkārši, būs labi. Un šis ir labs kolostrum body krēms. Koža, ļoti koža. Ļoti, tā, Renīti, nevajaga. Mans viengadnieks visu grib atkal atņemt. Lūdzu. Ģimenes dzīve iet uz pilnu spāru, tā kā šeit ir laivs ar visu ģimenes fonu. Nu, lūk, tātad ķermeņu losjons. Arī priekš manis. Un viņiem ir tāda ļoti forša, ļoti maiga saldena smarža, bet ne tāda saldena smarža, kā, piemēram, teiksim, kad ir salds, nu tā, kad, slikti paliek, ja? Nē, noteikti, ka nē. Nav stiprā vaniļas un nav stiprā kokosriekstu smarža. Kad es skatos uz sevi kamerā un man ļoti skaista birst melnā tušiņa. Jā, mandeļu smaržas, jā. Jo, teiksim, arī ar to Noir numur 2, kur skaitās ir cherry aromāts, ir cilvēki, kas man ir teikuši, ka viņš smaržo pēc mandelēm. Viņš ir nevis ķiršus jūt, bet pēc mandelēm. Tad, ja ir tā salīdzina, tad man sanāk pārslēgties starp šīm te aromātiem. Tad jā, var atrast mandeļu smaržas. Nevis var atrast, bet viņas tur ir. Es vienkārši specifiski viņas tieši mandeļu smaržas specifiski neatpazīstu tādā ziņā. Bet, jā, pēc riekstiem noteikti smaržo. ir ļoti manām riekstu aromāts, bet viņš tiešām ir foršs, viņš ir barojošs krēms. Teiksim, manai ādai viņš man palīdz vienkārši dot vairāk komfortu, no sausa uz sausas ādas dot komfortu. Teiksim, mūsu ģimenē ir vēl, kas viņu lieto. Un arī, teiksim, sava veida ādas uzlabojumus arī mana, teiksim, kad āda kļūst arī elastīgāka. Neteikšu tvirtums, bet elastīgāka pavisam noteikti viņa ir tāda saturīgāka kļūst. Ļoti foršs, tāds foršs krēmiņš ir. Un ir arī šai pašai sērijai ar to pašu aromātu ir arī duša želei. Nē, man viņa šobrīd nav pasūtījuma, bet duša želei viņa arī ir ļoti forša ar tādu pašu aromātu. Un kas man viņā patīk, es ar viņu mazgāju matus. Un man beig patīk tā sajūta pēc tam. Nu, lūk, kas man šeit ir vēl? Šeit man ir paraudziņi. Gan tie, ko esmu pasūtījusi, gan viens nāk dāvanā. Ja kādam Liepājā gribās pamēģināt 2 sastie numuri man ir, ja kādam ir, teiksim, lielāka vēle pamēģināt tonālos krēmus, tad droši. Šis ir tieši 6. numurs, viņš būs tāds vidēji patumšs, uz vasaru īstenībā ir ok. Un droši var nākt un pajautāt, kad patīs esmu no Liepājas puses un droši var uzrakstīt un kaut vai iedošu tāpat pamēģināt un būs. Nu, lūk, un minēju Noir 2, man ir tieši numuriņš numur 2 un numur 2 arī blanks. Tie ir paraudziņi, kuri man vienkārši iet uz urrā. Šo viņš tā nespīd man smūk, nevar redzēt. Bet paraudziņi, kas man iet, man pašai un, teiksim, klients viņai, es kādam rādu, šie vienkārši iet uz urrā. Cilvēki arī pasūta, arī pašu smaržas lielos iepakojumus, 50 ml, jo melnais, kāpēc? Tāpēc, kad ir dāmas, kas vienkārši fano par Lost Cherry. Es neatceros, man jūg Toms Fords un mēs man jūg, abi divi ir viens un otrs, bet Lost Cherry un Bakara draugi ir top smaržas. Un tiešām ļoti, ļoti forši. Un ir cilvēki izsaka komplimentus tiešām, kad ir ļoti skaisti smaržo. Nu, lūk, šeit man ir dušas želeja, ja es pareizi atceros. Jā.
Šeit man ir dušas želē no klasiskajiem aromātiem, kas iet arī iekšā komplektā, bet šis gan nav man, šis ir manai partnerei. Mēs uztaisījām kopasūtījumu, un kopasūtījumi ir forši atvieglo dzīvi ar to, kad ja vairāk cilvēku sametās kopā, tad par šo te piegādes maksu vienkārši nav jāmaksā. Reģistrētajiem cilvēkiem ir šī te punktu sistēma, kuru nevar redzēt parastajā veikalā, un savācot šos te saliekot kopā 80 punktus, piegāde tad ir bez maksas, un tad šis ir viens no tiem produktiem, ko viņi ir pasūtījis priekš sevis, un tas ir, tūlīt pateikšu, 106. numurs, šis ir, es atļaušos pasūtīt, jo es pat viņai ieteicu. Jā, forši, nekāda vaina. Starp ziediem un citrusu. Mēs kaut ko tādu laikam viņai arī skatījāmies. Beidzot, man ir burbuļu plēme. Ļoti skaista burbuļu plēme, diezgan liela. Nu, lūk, beidzot esmu saņēmusi atkal savu alvejas krēmu. Un es viņu diezgan ilgi nebiju lietojusi. Un es sapratu to, ka man āda ir vienkārši izsalkusi pēc šī krēma. Man ir cilvēki, kas jau ir arī jau 4 bunčiņas jau ir izlietojuši, viņi pasūta un pavisam noteikti pasūtīs vēl. Un viņš tiešām forši mitrina, dod tādu ļoti foršu komfortu. Vēl viens forši, viņš arī smaržo forši un visur ir labi. Un es ar šo attaisīt vaļā, es varu parādīt. Ja tas ir priekš manis, es to drīkstu darīt. Tātad iekšā ir tāda forša buņģiņa. Es nevaru tikt vaļā no tā vārdu. Un iekšā ir 50 ml. Tad mēs viņu taisam vaļā. Man nepatīk, kā izmiglojās tā kamera, bet ko darīs. Tātad priekšā mums ir vāciņš, kur mēs varam pacelt. Nu, un iekšā ir mūsu produktiņš un smaržo. Smaržo gurķis. Nu, protams, tā varētu būt arī alveja, jo tā ir alveja un gurķis kopā. Man ir mājās arī ir alveja, bet viņi smaržot, tā kā nosacīt varbūt bišķiņi savādāk. Bet man nav tā alveja, ko liek iekšā šeit. Šeit ir labākā, krutākā alveja, kur speciāli audzē. Meksikas laukos, ja es pareizi atceros, pēc visiem certifikātiem. Halal free, Japānas certifikāti par to, ka nav izmantoti tur visādas ķīmijas, kas varētu, teiksim, traucēt citai dzīvai, dabai un tam līdzīgi, ieskaitot kukaiņus. Nu, lūk, tālāk ir, kas mums šeit ir, konseilers un arbūzu eļļiņa. Man liekas, kā ar mandelēm. Jā, vasarā āda jāmitrina. Jā, tāpēc, ka tieši tagad runājot par alvejas krēmu, ādas seja ir jāmitrina. Man grūtāk redzēt ir komentārus, tikai tāpēc, ka mans spogulis ir priekšā, mans spogulis ir ar mērķi šeit nolikts. Bet piedod, Kristīņa, ja es uzreiz varbūt nenorēģēju tik ātri. Bet jā, vasaras laikā sejas mitrināšana ir ļoti svarīga. Pa ziemu ir barošana, bet barošanai mums ir cits krēms, tas būs no kolostrum sērijas. Nu, lūk, un tagad šis skaistums. Nevar redzēt, kas tur ir rakstīts, bet jā, viņš ir ar burtiem uz turieni, uz kam ir reku var redzēt. Šī ir arbūza eļļiņa, un tiešām smaržo pēc arbūzēm. Man bija iespēja viņu pasmaržot šī gada kick-off pasākumā. Nu, viņi tiešām... Es zinu, manam degunam končus un arbūžus. Varbūt... Mans deguns vienkārši ir dīvains, varbūt nē, es nezinu, bet, nu, ir arbūs. Maz avārija fonā. Bet mums ir paps, kas ar to visu tiks galā. Tā kā jā, droši, ja jūs gribat arī arbūza eļļa ir manām pusaudzēm topā, bet viņas ritīgi forši. Es viņu tagad nelikšu virsū, tāpēc, kad man ir matētā lupkrāts virsū, mans 5. numuriņš, kas man arī patīk, ko es dabūju no Kikofa. Es
fanoju, es vienkārši es iemīlējos tajā krāsā, un tā ir vispilgtākā sarkanā krāsa. Un, jā, es viņu nemiksēšu kopā, tāpēc, ka matētā viņa sāks izsmērēties, saskarē ar tādām eļļiņām, jo tā viņai patīk darīt. Bet es noteikti parādīšu, kā es to daru vēl. Kā es to daru dzīvē, es to noteikti parādīšu. Tā kā jā, par stāstītajiem produktiem droši stāstat, kā jums patīk. Ja jums ir kāds jautājums, varbūt es ļoti labprāt atbildēšu uz jebkuru jautājumu, lai kāds tas būtu sakarā ar esences produktiem. Pat ja tie nav tie, kurus es atstāstu, vienkārši var droši pajautāt, varbūt personīgo pieredzi var pajautāt. Nu, lūk, un šeit tālāk mans... redz, kāds viņiem ir, es jau sapratu, kā viņš strādā. Šis ir viens no produktiem, ko es arī esmu pasūtījis pirmo reizi. Arbūza eļļa arī ir man pirmo reizi pasūtīta. Ups. Un šis ir konsīleris. Vai grūti redzēt, ir viss miglojās. Un... Konsīlers, es viņu tagad šo esmu pamēģinājuši pirmo reizi arī. Man ir redzamas vietiņas. Protams, ja es viņu tagad uzklāšu, izskatīsies, jā, kad viņš tā kā baigi labi noslēps, bet klātienē viņš varbūt viņš savādāk izskatīsies. Bet es nebaidu ar to, ka viņš nestrādās. Viņš noteikti dara to, ko dara. Un viņam ir tā kā pildspalva, piespied, un kamēr produkti viņš iznāk ārā. Galvenais to pirmo, to pūtienu nesataisīt par daudz, jo, nenāk vēl ārā. Ir vai nav? Nē, nav vēl. Lūk, man ļoti patīk šie te klikšķi, nevis tāpēc, kad ir klikšķinās nervus tāds pēc, bet tāpēc, ka produktā neieiet iekšā gaiss, kas ir baigi svarīgi īstenībā. Jo katru reizi, teiksim, arī sejas krēmu buļģiņu taisot vaļā, tu viņai tomēr ielaid iekšā to gaisu. Ok, šis ir nervozais klikšķis. Man viņš būs. Ko es daru nepareizi? Es kaut ko daru nepareizi, ka viņš man nenāk ārā. Nē, kaut kas sāk nākt ārā. Jej, uzvara! Baigi daudz bija jāklikšķina. Tāpēc es saku, es pirmo reizi viņu pasūtu, man pirmo reizi viņu mēģinu. Tagad man spoguli vajag. Šeit ir kaut kas. Šeit ir kaut kas. Baigie punktiņi izradās. Bet man speciāli priekš tam ir arī paredzēta otiņa. Par cik es zinu, kas man ir iekšā, es jau esmu par visu padomājis. Un mēs viņu tā kā pasmērēsim. Kā tā kamerā? Bet forši. Dzīvē arī, dzīvē viņš višķiņies varbūt man ir tagad šobrīd redzams, tāpēc, ka man pa virsmu tas ir make-upam ir uzlikts virsū. Varēja droši prasīt melnāku, jo uz vasaras sezonu šis būs daudz par gaišu. Kurš numurs tas ir? Jo man ir ļoti gaiša āda, bet kurš numurs tas ir? Pirmais. Droši var prasīt otru. Tie, kas nesauļojās vispārībā, neiet saulē un ir balti kā krīti, tiem derēs pirmais numurs. Ļoti interesants apraksts, bet tie, kas šaubās par toni, tad lai ir vieglāk uztvert. Kāpēc? Ja tiem, kam ir višķiņ nosauļota āda, kāpēc labāk neņemt pirmo numuriņu? Bet uz ziemu viņš būs ļoti labs. Kaut kā tā, Es sev šobrīd skatos spoguli, ja mēģinu kaut ko izdarīt. Šīs nebūs vienīgais produkts, ko es likšu savus sejas šī laivu laikā. Jo man ir vēl, ko es gaidu ar nepacietību. Bet arī kameras priekšā ļoti labi izskatās. Man sanāca izlīdzināt spoguļa priekšā. Un tīri ok. Un viņš man tagad diezgan daudz nāk ārā. Pat ļoti daudz īstenībā nāk ārā. Es nebiju sagaidījusi to brīdi. Nē, ir smuki forši, man patīk, kā viņš krāso. Man patīk, šis ir viens no retiem, kas man patīk. Jo veikalā ar šādām te otiņām
man reti kura patīk. Man ir, esmu izmēģinājuši daļu kādas, es pat esmu strādājusi veikalā, kur pārdod kosmētiku, tā kā man ir bijusi saskara ar dažādiem produktiem, un vajag noteikti pamēģināt. Tiem, kam ir līdzīgas domas, jums noteikti šo vajag pamēģināt, jo savādāk jūs neuzzināsiet, patīk vai nē. Tas ir tieši tāpat kā Sigitē ar to gumijas otiņu skropstušā. Ja, viņai nepatīk, viņai pa dzīvi nepatīk gumijas otas, bet pamēģināja netīšām pasūtīja esens un iemīlējās, ja, gumijas otiņās. Tālāk. Un tagad ir mans otrais nākošais produkts, ko es īstenībā ļoti nepacietīgi gaidīju. Tās ir acu ēnas. Es pa lielam es speciāli neesmu pabeigusi savu kosmētiku, es tā ievilku savas brūnās līnijas, bet, teiksim, viņš šāds ir ļoti spogulīgs, ļoti labi, kā jūs redzat, ļoti labi var redzēt manu klaviatūru un to, kas ir uz galda. Tā kā šeit ir viss, šeit ir kamera un mans statīvs, kas ir uz svečstūra. Tagad jūs zināt visas manas noslēpumus, kā es to daru. Un kas ir iekšā? Nu, vat saraudājos atkal. Es esmu ļoti interesants cilvēks. Un šeit ir vairāk tā kā brūnie toņi, bet tas, kas man patīk, ir tas, ka vairāk interesē ir šis. Kamerā viņš izskatās tāds brūnīgs. Bildē man viņš izskatījās nedaudz vairāk ķirbju oranžs, bet viņš ir nedaudz tumšāks. Es esmu viņu redzējusi un mēģinājusi arī tā kā prezentācijās, nu tādu prezentācijas arī mums notiek Liepājā, katru trešdienu droši var pieteikties, un arī es tā nebiju tam pievērsus uzmanību tam tonim tā līdz galam laikam, un tagad, kad viņš ir mans, un man ir tā brīvā sajūta, ka es ar viņu varu darīt, ko es gribu. Tā kā tas, ko es tagad darīšu, es pārbaudīšu, kā viņš ir uz rokas vispirms. Nezinu, vai viņi var labi redzēt kamerā. Bet, nu jā, tā viņš arī krāso, tā diezgan starp brūni un oranžu. Viņš ādas, protams, viņš izskatās nedaudz gaišāk. Es tā ļoti garu un plašu stāstu, tie, kas skatīsies atkārtojumu šim levam, viņam pavisam noteikti apniks skatīties līdz šim brīdim. Tā nav man problēma. Es atvainojos, bet es ceru, ka jums būs tik daudz pacietības to visu skatīties. Nu, lūk, un tagad tas mans mērķis viņu pamēģināt ir uz acīm. Es viņu speciāli uzkrāsošu vispirms uz vienas acis. Jo es šito īstenībā es ļoti sen gribēju darīt. Pamēģināt un uzkrāsot kameras priekšā. Zeltainais tons tev patīk, Ieva. Es viņu varbūt pamēģināšu. Es nevis varbūt, bet es noteikti viņu pamēģināšu. Un tas, ko es uzlikšu, tas ir matētais tonis. Ak, Dievs, es esmu noraudājusies. Un es viņu tā paņemšu un es viņu paturpināšu uz priekšu. Otiņa, ko es izmantoju, viņai ir šķeltā otiņa. Nu, līdzīgi šķelta tam, lai uzacis krāsot, bet man ļoti patīk, kā viņi krāso uz līnijām. Teiksim, tāds mans mērķis tagad ir uzkrāsot to pašu to produktu. Un tad es viņu bišķiņās tā kā patušēju apkārt pa virsu, lai nav, nu tā kā tāda stingra līnija, lai nav, lai viņš ir tāds smuks. Es nezinu, kā viņš izskatīsies. Es nezinu, kā viņš izskatīsies kamerā. Jā, tas derēs saulīt ļoti skaisti tev sanāca. Tev sanāca ļoti skaisti. Bērnam teātra izrāda rītā ir stundās un taisīja. Viņas mājas darbs bija taisīt maskas. Lapsas masku viņai bija. Jā, tā es atnācu atrādīt. Nu, lūk, kamerā īstenībā forši viņu var redzēt. Viņš ļoti forši izskatās. Oi. Izskart no rokām otiņa. Un es
pastiprināšu to brūno līniju. Jo tas, ka es viņu tā kā uzlieku līdz galam un tad pavelku. Un bišķiņ patušēt. Galvenais nevajag atcerēties, ka viss caurslēdāk nebūs asas malas. Jo mans mērķis ir, lai ir asa mala no vienas puses. Bišķi daudz. Nezinu. Es zinu, ka man piestāv. Tāpēc jau es tā krāsojies. Es tā forši, man tā sanāca netīšām viņu tā kā atklāt, jo ar lainerīti es vēl citu reizi, kad man ir tāds lielāks garstāvoklis, tāds foršāks, tad es paņemu un es ar lielo lainerīti vēl atstarpīti uztais starp laineri un starp šo te ēnu svītriņu. Un tad arī tā ļoti interesanti fifīgi izskatās. Bet tas lainerīts ir viennozīmīgi īsāks. Nu, lūk, tā. Var kaut ko redzēt, es nezinu, vai var redzēt līdz galam, bet, dzīvē viņš ļoti forši izskatās. Tiešām tāds gribās varbūt bišķiņ spilgtāk, bet varbūt es neesmu gatava tam spilgtajiem, varbūt tā vēlme nav tik... Es nezinu, ko es tieši vairāk gribu no oranžās krāsas, vai es viņu gribu tādu spilgtāku vai nē. Tā, man pazuda viens papīrītis, kur es varētu notīrīt otiņu, bet labi. Jo man patīk otiņas notīrīt, izbružināt tolets papīrā, un tas tolets papīrs baigi labi visu izņem ārā. Un tad tu var ņemt nākošo tonīti. Šī nav esens otiņa, bet tā ir cita. Viņa ir šķelta. Šādi tagad var redzēt šķelta otiņu. Tad tās līnijas baigi forši var uztaisīt. Es esmu ļoti pārliecināta, ka ļoti lielai daļai ievilkšu arī otrā acī, lai ir līdzsvars. Šis būs baigi ātro. Es neņemšu tik ilgi, tik rūpīgi. Un kaut kā nesanāk, es nezinu. Nē, smuki izskatās, ļoti skaisti izskatās. Lūk, pārsvarā es lietoju 3 krāsas. Ir, es nezinu, uz kur būs vieglāk. Tātad ir tumšāka līnija, ir fons, tātad, kas ir lielais fons, un gaisma atstarojuši atsēns uz pašiem plakstiņiem, un tuši, protams. Tā diezgan interesanta plaša kombinācija izskatās. Jo man kādreiz patika ļoti tumšas ēnas, un es viņu uzliku virsū uz visas acis. Un tad ir tā, ka tu it kā ar tonālo krēmu vai ar konsīleri tu noņem nost tās pelēkās acis, tu to pašu pelēko uzliec atpakaļ virsū un izskaties, ja ne vēl vairāk nogurusi. Un tad vēl no malas vēl paskaties uz savu bildēs, un es vispār saķer galvu. Tā kā jā, es ļoti daudz kombinēju. Un tas vēl nav viss, iedomājieties, tas vēl nav viss. Un ja vēl kāds skatās no paša sākuma visu šo, es abrīnoju jūs pacietīgi. Un ja kāds tikai tagad ir pievienojies, nopietni, jums droši jūs varat komentēt, jūs droši varat jautāt. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk daudz runāt, man ļoti patīk jautājumi, man patīk izaicinājumi un izaicināti jautājumi. Pat ja es uz viņiem varbūt uzreiz nevarēšu atbildēt, es atradīšu atbildes. Lūk, šis gan man ir klienta pasūtījums. Nedaudz laikam sākumā samalojos, ka tas viss ir man. Šis ir klienta pasūtījums, jau 2. Elkasens. Stāsts viņam bija tāds, ka man pašai arī viņš ir, bet šo es netaisīšu vaļā un savēju es neiešu, nemeklēšu tagad. Tā ir etrisko eļu komplekts, it īpaši šajā laikā, teiksim, kad ir alerģijas un visu, viņš palīdz atbrīvot elpceļus. Viņam sastāvā ir ļoti daudz visādas interesantas. Tā skaitā ir piparmēta, tā skaitā ir eikalipts, arī ir iekšā ir laura lapa. Izsmidzinot virs sevis un tā kā ieelpojot, tāda viena dziļa elpa iekšā, ļoti daudz baidās to gan izdarīt, bet tā var droši darīt. Acīs gan nevajag laist iekšā, tad gan kodīs.
Bet ieelpojot iekšā un, teiksim, pagaidot šīs te dažas minūtes, tu jūti, kā deguns, nu, nevis šeit atverās, bet te iekšā deguns, bišķiņās pie tā sīnusa, ir sava veida atvieglojums. Manā ģimenē mūsu stāsts ir tāds, ka man māsa, viņa ļoti mocījās ar sīnusu un visiem iekaisumiem, un pēc tam viņiem vienkārši hroniski bija visu laiku aizpārnes uz degunsciet. Ja tu mani māšu vēl dzirdi, droši, vari mani palabot, ja es kaut kur kļūdos. Un, nē, Rausīti, šo gan lūdzu, nē. Šo man iedos atpakaļ. Paldies! Paldies! Un tad jā, tad viņa arī teica, ka viņai tā kā viņš palīdz, jo es sākumā iedevu savējo, lai viņa pamēģina. Un tad viņa teica, klausiet, nē, es pasūtīšu tomēr savēju. Jo viņa jutās, ja ne labāk, noteikti savādāk. Un līdzīgs stāsts ir vēl vienam cilvēkam arī, kuram es biju parādījusi pirms gada par šo te. Un viņi no sākuma teica, ne, paldies, man neko nevajag. Paldies. Ja, un tā arī neko nepaņēma. Un tagad pirms mēneša, pirms 2 viņiem man tagad zvana, klausies, kas tev tur tas tāds tomēr bija. Viņi paņēma vienu, un tagad viņi pasūtīja arī otru tikai tāpēc, lai varētu sadalīt savā ģimenē. Viņi paši bieži vien brauc uz laukiem, viņu vajag, jo deguni ir bieži arī ciet. Vai tas ir alerģiju dēļ, vai tas ir dažādi tas var būt. Un arī dēlam patīk viņu lietot. Nu, ir kaut kāda, viņiem patīk tas efekts, ko viņš veido. Viņi noteikti saka, ka ir savādāk arī. Nu, nav sliktāk, bet ir savādāk, ir kaut kāda brīvāka tā elpošana no rītiem pamostoties, jo viņi viņu smidzina blakus spilvenam ejot gulēt. Un tad viņi ir blakus tam aromātam, tam kokteilim visu nakti, un tas deguns, neesot tik ļoti ciet no rītiem. Tā kā jā, atkal garais stāsts, ļoti. Man ļoti vienkārši patīk runāt, bet es atgādinu komentāri. Otrā paleta uzrunā. Jā, Kristīna, es ilgi domāju, kurēju man pasūtīt. Es ilgi domāju, bet tad es sapratu to, ka man tomēr tie brūnoji, ka es viņas pēdējā laikā brūnos izmantoju tā kā vairāk. Tāpēc, ka man tie melnie, viņi man kaut kādu nogurumu taisa pēc paskata. Arī palīdz atbrīvot no nepatīkamas smaržas. Starp citu, tas man baigi labi tagad ir aktuāli, es viņu noteikti pamēģināšu, tāpēc, kad mēs cīnamies ar runču aromātiem mājās. Mums bija jāpieskat viens runcītis, un, diemžēl, viņš mums sāka savus nedarbus. Nu, lūk, man ir, labi, es pačukstējuši priekšā, man vēl ir 4 produkti. Šis ļoti būs interesants. Es viņu arī speciāli pasūtīju, lai varētu cilvēkiem parādīt. Šīs ir bērnu smaržas. Bērnu smaržas, drošas bērniem, 5%. Tas nozīmē to, ka viņi smaržos tikai uz to 1 dienu. Un bērnam tagad uz izlaidumu laikiem, uz 1. septembriem, priekš meitenēm, priekš zēniem ideāli. Es viņu tagad tieši taisu vaļā, lai jums es varu parādīt. Un katram mājās pavisam noteikti ir kādas princesīte vai princis auga mājās. Un šo te īpašo sajūtu, kad es taču esmu liels, es varu izmantot smaržas. Es domāju, ka šo sajūtu mēs pavisam noteikti labprāt uzdāvinātu katram. Un tad šī man ir tikai meiteņu. Bet, lūk, tāda pati zvaigznīte arī ir virsū. Un tāda ļoti forša tāda augļu smarža. Man liekas, augļu vai ziedu smarža. Es tagad galvas neatceros. Visam pa vidu. Es tagad raksturojumu tagad nepateikšu, bet ļoti klasiska saldi maiga. Ļoti klasiska saldi maigas aromāts. Foršs tiešām tāds viegls meitenīgs tāds, ļoti neuzbāzīgs. Nē, tur nav, varbūt, ka tur ir vaniļa klāt, nē, tur nav tas kokos rieksts, bet ja tur ir, bet tā vaniļa,
ja tā ir tā, ko es sajūtu. Viņa nav tāda uzbāzīga, teiksim, kas ar ko cilvēkiem ir saskāries, kad gribās paiet no cilvēkiem. Nē, tā nav, nē. Second cream BB krēms. Es šo netaisīšu vaļā, šis arī ir mans partners pasūtījums. Viņai ir noturīgs. Mēs tagad pamēģināsim, cik viņas ilgi mums iet, jo jūtīgam degunam jau liekas, ka viņas turās ilgāk. Un tad, kad ir norodīts deguns, tas vai ir norodīts deguns, vai arī ātri pierod pie smaržas. Ja, man ir bijis visādi vienkārši. Bet ja saka, ka ir noturīgs, tad ir jātic. Lūk, šis ir BB krēms. Es viņu netaisīšu vaļā, es nevaru dabūt burtus, man ir stipri jāpiedomā pie tā. Tagad. Tātad šis ir otrais numuriņš, un mitrinās kops un noņems noguruma pelēko toni. Tas ir tas, ko dara praktiski BB krēmi. Nejaukt ar tonālo krēmu, jo tonālais krēms noslēpj nepilnības, bet BB krēms vienkārši koriģē sejas toni. Starp citu, arī viņam ir foršs pumpītis, es to zinu, es viņu neesmu mēģinājis, es to zinu, bet arī pumpītis, kas man ļoti patīk, kad delaiž iekšā šo te gaisu, un lai nenotiek šīs te oksidācijas, un tā tālāk. Es varu runāt daudz. Es cik pa laikam savu vienkārši paciešos aiziet pat savu mutu, lai es varētu pārslēgties uz citu. Lūk, kaut kā tā. Baigi forši, Kristīna, ka to ar man tā forši runājas. Man ļoti patīk. Kas mums vēl? Mums ir 5 cilvēki visu laiku. Man tās svāsās visu laiku starp 4 un starp 5 cilvēki. Kas tie tādi ir, kas tur slēpjās aiz tiem? Kas slēpjās otra pusi? Tēti, paņēmis, lūdzu. Nolec uz 4 paslēpās. Un nākošais es jau paspēju izņemt ārā aizrunājis. Šis ir serums. Es jau vienu pudlīti esmu izlietojis, man viņš ļoti patika. Man ir tā, ka ja es izmazgāju ar savu šito te sejas mazgājumo līdzekli, ja es ar viņu nomazgāju un es vēl uzlieku virsū serumu, man praktiski neprasās vairāk pilnīgi neko virsū. Es pat nelieku citas dienas virsū sejas krēmu. Jo man vienkārši ir tik forši. Atkal vārds forši, jo man patīk. Un tāda mīksta, maiga sajūta, nesausina, negrauž. Man sejas āda ir diezgan kombinēta, bet viņa ir kombinēta, man ir izsitumi. To tagad nevar redzēt kamerā, jo es esmu veiksmīgi paslēpusi. Bet viņa ir kombinēta, man ir izsitumi, man ir poras, un visam kopā pa virsu man ir brīžiem tāds sajūta, ka viņa tā uz sausuma tipa laikam ir, un tad tieši šis serums man palīdz šo te sausumu sajūtu laikam tā kā mazināt, bet tas sausums viņš nav tāds, kā sausa āda sajūtās, bet viņa vizuāli izskatās sausa. Tā kā zviņīgi, tā kā grib zviņoties, tā kā nezviņoties, nevar īsti saprast. Un tad serums man palīdz šo te, tas, kas man vizuāli nepatīk, palīdz samazināt, ir kā pigmentācijas pleķus samazina, par cik man ir šie izsitumi, tad man palīdzēja samazināt rētas pleķus. Man bija uz vaigiem tādi brūnāki, ļoti, tādi diezgan izteikti brūni, bet šo te pudelīti vienu izlietojot, es pēc pusgada man viņu jau, es pēc pusgada sapratu, ka es vairs vispār neredzu šos te pleķus. Tātad tas nav viens dienas jautājums, tas ir regulārs lietošanas laikā. Un vai viņa nav ļoti eļaina? Mazāk eļļa, ja tu esi mēģinājis sauso eļļu sauļošanās eļļiņu, tad man gribas teikt, ka viņa pēc sajūtas serums ir mazāk eļaināk sajūta. Viņa dīvaini paskaidrot starp eļļām eļainākās sajūtas,
bet nē, tās nav tādas sajūtas kā no saulespuķu sēklu eļļas vai, teiksim, L'Oreal barojošos krēmus, kad uzsmērē, un pēc tam tev liekas, ka tev tur diezgan ilgi viņš tur tāds eļaini mīksts, ja? Nē, eļainais mīkstums tur nebūs no šī seruma. Viņš forši izsmērējās. Man ļoti patīk viņu uzlikt tieši uz mitras ādas un ar savējo gošu akmenīti. Man ir ametista akmenīts. Tad, teiksim, es skatos vakarā filmas. Un es vienkārši sēžu kaifoju, es vienkārši skatos un tik rulēju pa to savu seju ar visu šo te sarumu, bez sejas krēma. Un tad ir vēl foršāka sajūta tieši ar gošu akmeni kombinējot. Ātrāk iesūcās ādā ar gošu akmeni pavisam noteikti, jo ir, protams, ka cilvēki, es arī esmu tā skaitā, kad ar pirkstiņiem, teiksim, sasmērē pirkstiņus, un tad sataisam, jā, visu forši skaisti. Bet tas gošā akmens arī pēc tam, arī pēc tiem pirkstiņiem, kad viņš ir izsmērēts, man kaut kā patīk vēl tik un tā to gošā akmeni. Kaut kā, ja tā sajūtas vienkārši, ka tā intensitāte vai tā masāža vai viss tas kopā, viennozīmīgi viss tas kopā ir ritīgi forši. Nē, es to nedaru katru dienu. Vismaz es cenšos vienreiz nedēļā, 2 reizes nedēļā es to centos izdarīt. Protams, man tagad serums man ļoti ilgu laiku tagad nebija, man kaut kā 3 mēneši pagāja, kamēr es pasūtīju, jā, un kad man viņš bija beidzies. Vai arī sadevos, man liekas, man viņš gāja uz beigām, man liekas, es iedevu mammai pamēģināt. Jā, tā bija. Un tad viņa arī teica, ka viņa baigi foršais ir īstenībā. Jo es mīlu dāvināt arī lietas arī apkārtējiem cilvēkiem. Un man ir arī izmēģinājumi trusīši. Es gan neredzu savu izmēģinājumu trusīt komentāros, bet viņai patīk ļoti atsaukties uz manīm. Un tad viņa man nāk pie manis un pamēģina visādas lietas uz savējo jūtīgo ādu. Tad viņa tā novērtē un pēc tam pastāsta savas izjūtas un sajūtas. Lūk, tas ir par jūtīgajām ādām, par to, ka viņš ir šie te sejas produkti, viņi ir piemēroti sejas jūtīgajām ādām. Arī tuša, kas man te tagad līka, kamēr es raudāju, man kaut kas koda acīs, nezinu, kas man koda, vai tā bija ziepes puteklis, kāds ziebis acīs. Viņš diezgan uzreiz pēc ziepēm man sāk asarot acis. Sūstēt, praktiski sūstēt. Lūk, un pēdējais, kas ir laikam beidzot ir iepakots, ir kārtīgā plēvēm. Tas arī nav mans, bet tas ir partnerei. Arī stāstot, ja, kad atkārtošos reģistrētie biedri, cilvēki, lietotāji var reģistrēties un samesties kopā vienā pasūtījumā, katrs ar savu kodu un pasūtīt tā, lai nav jāmaksā par piegādi. Protams, piegādi iet pie pasūtītāja, tas, kas veido šos te kopasūtījumus visu kopā. Un tad, kā jūs izvēlaties izdalīt savus pasūtījumus, to jūs tad poši jūs izvēlaties un izplānojat. Bet jā, tad reģistrētajiem cilvēkiem ir punktu sistēma, un pie 80 punktiem šis te pasūtījums ir bez maksas. Un pēdējā prece, ko mans partners ir pasūtījis, ir krāsainai veļai šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis. Es pat viņu personīgi neesmu mēģinājis. Viņi tagad ir pasūtījusi, viņi man tagad dos savas atsauksmes man. Un tad es ar tādu īstenībā diezgan lielu nepacietību gaidu, kad es viņai viņu iedošu, atdošu un gaidīšu un prasīšu tagad, kad viņi būs izmazgājuši šo te veļu un ko te viņi par viņu teiks. Tas, kas ir mēģinājis, pavisam noteikti teiks, ka viņš ir baigi foršais. Es ticu. Es neesmu mēģinājis, tāpēc man nav viedoklis. Man ļoti interesē. Un kā jau jūs visi dzirdat fonu, ja man ir daudz, veseli 3 bērni mājās un vīrs un es pati, un 500 cilvēkiem uz vienu veļas mašīnu baigi ātri piepildās. Un jā, tā ka man vēl ir jāizdomā, jāsaprot, ir vēl dozes un visu, jo es te visā neesmu iedziļinājusies. Bet es ļoti gaidu savus partnerus atsauksmes, un Ieva arī saka, ka ir ļoti labs.
Ieva, kuras drēbes tu lieto vairāk? Vai tev ir visi 3 veļas mazgājamie līdzekļi? Baltai, melnai un krāsainai? Pastāsti man, lūdzu. Pat cik man kastē ir tukšs, es atrādīšu, kamēr es gaidu Ievas atbildi. Ja man bērni vienmēr mīl pēc tam šīs te kastes izķidāt ārā. Nu, kurš ņēms kasti? Lodzo, man tev ir krāsainai un baltai. Nu, redz, man te īši jautājums ir par balto. Nu, viņš tā forši izmazgāja tā, ka tiešām ir balts. Jo, nu, zin kā, man vienmēr gribās izķidāt, un es esmu tāds, nu, es atvainojos, es vienkārši esmu tāds cilvēks, ka patīk visu kaut ko pajautāt. It kā pašsaprotams, bet pajautāt. Vai ir kāds straips, varbūt tās, kas nav tā izmazgājis, varbūt tā līdz galam. Jo es zinu, ka burbuļu, veikala burbuļu šitie te šķidrumi, kurā klāt ir glicerīns, ka pēc tam paliek tie brūnie pleķi, un tad man ir šis te aktuālais jautājums, ir, vai ties glicerīna pleķus arī izmazgā. Jo glicerīns ir diezgan viltīga lieta. Tu saki, ļoti ekonomisks līdzeklis, jā, super labi izmazgā. Bet tev ir lielā veļas mašīna, tev ir 8 kg vai mazā parastā 4 kg. Un cik daudz tu lieto šo līdzekli? Es nezinu, es pēkšņi esmu aizrāvusies ar plēves locīšanu, kamēr es gaidu atbildes. Un pārē arī droši, kam ir kāda atbilde vai jautājums, droši var rakstīt. Atjaunot tumšai veļai krāsu, ir cik jauki. Nu, ņemot vērā to, cik daudz ķīmijas mēs vispār dzīvē mēs izmantojam, 8 kg vienu korķīti vienai reizei. Tas ir diezgan jaudīgs. Un jā, ņemot vērā to, ka cik daudz mēs ķīmijas patiesībā katrs ģimenē mēs izmantojam, ja, tad dabai draudzīgais īstenībā ir ļoti svarīgi tagad īpaši šajā laikā. Lai nav tā, ka mēs pārforsējam kaut ko. Kā arī mīkstinātā veļas. Jā, man mīkstinātājs bija. Bet kā tu, Kristīna, viņu lieto? Tu viņu atšķaidīji vai tu viņu iekšā lej pa tīro? Jo man ir kas sakāms, bet es gribu dzirdēt, kā tu viņu īsti lietoji. Vai tu viņu šķaidīji vai nešķaidīji? Jo es darīju gan tā, gan tā. Ja spēcīgs netīrums, tad universālo pirms tam. Labi. Es īstenībā ņemšu vērā. Man ir universālais, man ļoti patīk universālais. Es ar viņu vakar mazgāju savu bērnu. Viņam ir tikai gadiņš, divi tūlītās būs gadiņi. Es viņu vakar mazgāju ar universālo. Es vienkārši patīroju ielēt plaukstā un es viņu mazgāju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija viss zaļš ar flomasteru. Viņam ļoti patīk tikt klāt flomasteriem. Un tad ir viss, tad ir puses seja līdz acīm ir zaļa, rokas ir zaļas, vēders ir zaļš, kājas ir zaļas. Un tad es viņu metu iekšā vannā un pēru viņu iekšā tur un mazgāju un tā tālāk. Ņemot vērā to, ka viņiem vēl ir pa virsū, ja viņiem ir atopiskais dermatīts, šis līdzeklis nav to triggerojis. Tā, ka viņš viņu nav ietekmējis tā vairāk, kad viņš būtu sausāk kāda vai kaut kas sarkanāka pleķi. Nē, nav. Lai mazāk kā ceturdaļa no mēra korķīša. Aha. Jo tad es laikam esmu viņu vienkārši lietojis par daudz, varbūt tās tādā ziņā, ka man vienmēr radās kaut kādi jocīgi nosēdumi. Es pieņemu, ka tad es viņu darīju kaut ko nepareizi. Jo es mēģināju gan šķaidīt, es mēģināju gan tā. Man nepatīk tie nosēdumi. Tas pat nebija nosēdums, tas vienkārši bija pats produkts. Tas bija pats produkts, kas nebija paspējis varbūt izšķīst no tā ūdens daudzuma, kas nāca iekšā šitajā te, kā viņi sauc aizmirst pēkšņi, no veļas mašīnas. Jā, man tā kaut kā, Bet smarža bija laba, un starp citu ar veļas mīkstinātājiem runājot, man tagad ir veikala Lenors pēc mūsējā veļas mīkstinātāja, un atgriežoties
un man ir 7 kg veļas mašīna. Nu, vot. Un, tie 7 kilogrami ir svarīgi, lai zinātu salīdzināt, cik daudz jāliek klāt. Un man ir tā, kā par to veļas mīkstinātāju. Kā jau es minēju, manam tūlītās 2-gadniekam ir tas atopiskais dermatīts. Un kamēr es to esences mīkstinātājs viņu lietoju, viņš tā kā, bērnam kā tāda, kāda viņam ir, tāda viņam ir, ja. Un es tagad paņēmu to Lenoru, Lenoru, tas, kas ir vispopulārākais. Es vienkārši domāju, jābūt pamēģināsim. Un man kaut kādā vienā brīdī es sāku skatīties, ka tam bērnam sāk parādīties tie sarkanie pleķeri un vairāk un vairāk. Un tad es sāku domāt, un es nevarēju saprast, no kā. Es taču esmu uzvilkus tīras drēbes. Ja? Bet ar ko tad es esmu mazgājis tās tīrās drēbes? Jā, liekas, ja pa daudz izlai, neizskalo baigi labi, liekas, paliek pleķi, bet kas par daudz, tas pa skādi. Tieši tā, Kristīna, es tev pilnībā piekrītu. Tā ir. Tā kā labi produkti arī ir jāprot pareizi lietot. Tas ir pavisam noteikti, jo ja labu produktu nepareizi lieto, tad arī labus rezultātus arī nedabūsi. Bet atgriežoties, par to Lenoru un mūsēju, es pamanīju to, ka līdz ko es uzvilku, tas bija kaut kādu mēnesi atpakaļ, uzvalku tīras drēbes 2-gadniekam, un tad nākošajā dienā es ķeru galvu un es nevaru saprast, es taču vakar uzvilku tīras drēbes. No kā tie pleķi? Ko viņš tādu ir darījis? Jā, šampūts tas pats, duša želēja tā pati, jā. Man vārna speciāli ne ar ko īsti nav tā, ka tīrīt, lai kaut kur kaut kādas mazgāšanās vai ķīmijas kaut kādas saskars varētu būt klāt viņam. Viņam nav tā kā baigi super duper atopiskais, bet manāms. Un jā, tad es tā sapratu, ka tas laikam būs mīkstinātājs, Lenors, un tad es sāku tā kā laikam vairāk novērtēt esences veļas mīkstinātāju, jo es sajūtu to atšķirību. Jo kamēr tev it kā ir teorija, bet tev nav tas rezultāts un tev nav arī pretējais rezultāts, tad nav ar ko salīdzināt, tad ir ļoti grūti saprast, kas tur īsti līdz vai nelīdz. Ir tas efekts, nav tas efekts. Tas ir par jebkuru līdzekli, par jebko, ko tu lieto. Tam nav svarīgi, vai tas ir esence, vai tas ir kaut kas cits. Un tā. Es pa lielam esmu visu izstāstījusi. Ļoti daudz runājusi, jau 55 minūtes. Es nezinu, ir kāds paceļ tagad roku tie, kas no paša sākuma līdz beigām šo visu ir skatījušies un klausījušies. Nopietni, man tas tagad tā interesē. Jo, ja neviens negrib atzīties, ok, neko nevar darīt. Bet, mēs šos laiviņus, protams, vakar Zintriņa uztaisīja laiviņu, un es domāju, ka es arī gribu uztaisīt laiviņu par savu Edgars, mans vīriņš, visu no paša sākuma līdz beigām, atbalsta sievu. Lūk. Un, protams, no paša sākuma līdz beigām, viņš turpat tas laiks laikās man aiz muguras. Un Ieva arī ir no paša sākuma superīgi. Un tā. Jā, tad tie pēdējie vārdi. Man patīk, es pat esmu iekšā 1,5 gadu. Man patīk tas, ko es daru. Indra Dzērve, ak, Dievs, paldies. Un tu visu šo laiku es stāvēju klusu. Kāpēc tu man neko nepateici? Varbūt tev ir tagad kāds jautājums, droši. Tas pieliks vēl kāds 10 minūtes klāt strīmā, bet es domāju, ka tas netraucēs nevienam. Un, lūk, man ļoti patika ar jums visu pastāstīt, man ļoti patika parādīt, papļāpāt, arī atbildēt un sarunāties arī caur čatu. Tas ir tas, ko es šobrīd īstenībā daru pēdējā laikā. Es jau ļoti, ļoti izvaicinu daudz dažādām interesantām lietām. Uz tādām lietām, ko es nekad dzīvē nebūtu iedomājusies, ko es būtu darījusi. Un, tas viss ir esences rezultāts.
tāds liels, milzīgs tāds iedrošinājums un viss, ko tu dari, tam nav robežu, ko tu dari. Tu vari darīt visu, ko tu vēlies. Tikai tic tam, ko tu dari. Nu tā. Tas laikam būs viss. Es aizvēršos un beigšu šo strīmu, jo man ir jālaiž arī pārējie brīvākā dabā, jo tētis pieskata visus bērnus, lai nesataisa nedarbus. Nu tā, labi, teikšu jums tā, lai jums visiem ir fantastiska diena. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani, es to ļoti novērtēju. Paldies Kristīnai, paldies Ievai Babrai par komentāriem un par visu šo sarunu, par atbalstu arī. Super, mīļš, paldies jums. Nu tad tā, un noteikti atcerieties, jautājiet jautājumus saviem tuvākajiem partneriem. Un baudiet. Labi, atā!